Te ir tāds parkings, bezmaksas parkings, lai dotos uz ūdenskritumiem, 3 kaskādēm. Ja mēs arī esam noparkojušies. Un tālāk ar kājiņām uz augšu. Dodamies uz ūdenskritumiem. Bet nu tie kalni. Tā ir tikai fantas par kalniem, varbūt skaistāk tikai kalni. Tas mums bija nozīmīgi. Un ja tev viņi ir iepatikušies, tad tev viņi visu laiku patiks tie kalni. Kā bet pagaidām no parkinga ir jāpaiet mazliet. Tas ir apļveida taka. Bet kā tur pagaidām izskatās, kas to nezina. Tur mēs noparkojam pa brīvu mašīnu. A šeit 10 eiro jāmaksā. Notrieksim 10 eiro kafejnīcā? Atkal. Nē. Ir tāds sēt, ka mēs arī esam ielieduši attiecīgi kādā lauku sētā, ja? Lauku sētā darba daudz. Un kafīte bija 2,80. Tur ir maksas parkings par tiem 10 eiro, ko var, un blakus atrodas kafejnīca. Man liekas, ka nereāli kruta. Tik tiešām tāda aura, tāda atmosfēra. Sākums jau ir ļoti labs. Ar taka aiziet kaut kur laikam šeit tālāk. Neesam vēl tikuši līdz ūdenskritumiem, bet ejam. Es taču saku, ka nereāli kruta. Laukots. Vigvams. Pasēžam, jā. Var pasargāties no lietus, ja gadījumā kas. Un baigā mājiņa.
no kafejnīcas pēc 10 minūtēm ieraudzīju ūdenskritumu. Viņš tik tiešām ir liels. Tā arī, protams, arī ir šopings uzreiz klāt. Ar to var suvenīriņus sapirkt. Un laikam arī izbraukties ar to ziplainu. Te liekur kaut kādu. Laikam pa šejienu var nobraukt lejā. Te ir pirmais ūdenskritums no visiem 3. Sākums jau ir pozitīvs un ļoti labs. Un vēl bez maksas. Vispār ideāli. Mēs pienācam tuvāk ūdenskritumam. Te, protams, ir būsim slapji un mitri, bet, tās tā dabas varenība. Tas ūdens, viņš ir, es nevaru. Man jau liekas, ka šo ūdenskritumu grūti pārspēt. Viņš ir tik superīgs, un tīpaši, ka tu pieeji tur tuvāk. Un tas viss ūdens tev šļauts, tas viss slapš. Vai, cik maz vispār vajag patiesībā tai lēmēji. Es esmu labs zem ūdenskritumu un viss ir kārtībā. Bet mēs dodamies uz nākamo. Zini, gribas jau to emociju, tā, ka tas nākamais ir tāds labāks un vēl krutāks par šito. Bet šitas bija labs. Es jau atkal esmu kā mazs bērns. Priecājos par mežu, kas ir apaudzis uz sūnām. Viņš ir tiešām forši. Tādi būtu tagad troļļi, kaut kādi tādi gariņi. Vispār man baigi ātri laime sajūta sajust. Tikai atvediet man uz Itāliju, uz ūdenskritumiem, uz aizām, uz kalniem uzkāt, smukus skatus. Un viss, un tu esi laimīgs. Un šokolāde. Un vēl, protams, šokolādi. Ar kafiju, kafiju ar šokolādi. Jā. Čokolāde, tā viņa sauca. Jā, vēl to, un tad vispārīgi ir. Viss cilvēks laimīgs. Sieviete laimīga, kura gandrīz novēlās. Tāda interesanta sajūta. Tad, kad tev tās emocijas apakšā bija pie ūdenskrituma, tādas uzplūdušas viss. Tagad tu ej caur mežu, un tev gribas tādam klusam palikt. Jo šitas mežs ir, man liekas, maģisks. Tik tiešām ej, visapkārt ar sūnām apaudzis, bet negribas neko teikt.
Otrais ūdenskritums ir lielāks par pirmo, bet viņš atrodas tālumā, un līdz ar to arī, protams, ka emocija. To ziņu skaties vairāk kā no bildītes, tu viņu nejūti, viņu tikai dzirdi. Tāpēc tagad kāpiens uz augšu uz trešo ūdenskritumu. Pa ceļam ejot uz trešo ūdenskritumu ir arī šāda skulptūra. Tā ir vēl viena skulptūra, kas atrodas šeit. Ceļš iet tālāk tur uz ūdenskritumu. Tur priekšā redzama kaut kāda balta siena. Tagad tā interesanti, tas ir no ūdenskrituma, vai tas ir kas? Pat tā, nu, bet siena ir tāda reāli balta, vai tas ir mākonis? Izskatās, ka tā siena nāk no ūdenskrituma baltā. Labi, ejam tuvāk. Un tur jau saģērbušies cilvēki ir lietus plēvēs. Tas nozīmē, būsim slapji. Man pretī nāk cilvēki un saka, brīnišķīgi, viss labs. Tā. Ejam. Ļoti slapji. Iztīrām telefonus! Ļoti ūdenskritums! Mēs pat paņēmām lietas mētēs līdz pret lietu, bet ne jau pret ūdenskritumu.
Wahnsinnig. Okay. Ja, das ist ein Berg. Ja, so Oh. das ist ein Berg. Oh, back? Okay. Hi. Hi. Kā man galva sagriezās vienu brīdi, un tad es nezinu, vai tas ir 12 eiro vērts, bet pamēģināt, kāpēc kā ne? Un šitādā es pirmo reizi esmu. Un tādā vietā uz faktu. Tu laikam nevar filmēt, nezinu. Bet vai kā galva vēl griežas, viņš sāk uz visām pusēm iet, un tad tur tā uz leju, un tad tur tā uz augšu, un tu skaties, tu vēl esi šitā, tu sagriezies uz visām pusēm. Oi, grūti aprakstīt, bet visā kopumā, kāpēc gan ne? Kad vēl, ja ne tagad, jā? Šitādā pirmoreiz ziplainā mēs piedalāmies. Es gribēju, lai vēl pār ūdenskritumam pārbrauc pāri, nesanāca, mums es neredzēju. Bet bija labi. Jā. Oi! Mēs ir atiesim mazlietiņ, jā? Kopumā man ļoti patika. Pirmais ūdenskritums, tu vari pieiet viņam tuvāk, tu viņu vari sajust. Pēc tam tu izej cauri maģiskam mežam, kur negribas vispār neko nerunāt, nedomāt, tu vienkārši ej cauri tā zaļās sūnas, tas viss, jā. Pēc tam tu tiec pie otra ūdenskrituma. Viņš ir augsts, bet viņš ir tālu. Tā ir tā kāda bildīte, jā, smuka. Un tad tu tiec pie trešā ūdenskrituma. Un trešais ūdenskritums, viņš atkal tev visu padara slapju. Un pašās beigās tev šitā te vēl ar ziplainu nolaiž lejā. Nē, ir labi, ideāli. Jā, un spriežot par tām emocijām, mēs Likšteinā iztērējām 30 eiro par diviem par ieeju. Un tev tās emocijas, nē, ir smuki, tie labi jau. Šitam, tas iztērējis it kā 24 eiro, bet toties, viss iet pa gaisu, emocijas iet pa gaisu, es arī patēju pa gaisu. Jā, tomēr jāatrast tās naudiņas ir, kur ir vērts un kur nav vērts. Uz doto brīdi man liekas, ka Likšteinu pat nevajadzēja ņemt. Man pat sāk žēl kaut to naudu. Bet, kas izdarīts. Jā, mēs te runājam par to, ka tā ir ļoti civilizēta, bet toties tas viss sūnainais mežs, tās tie akmentiņi, kas bija salikti, viņš piedod tādus ļoti maģiskus mirkļus. Kā saucās Cascada de Riva. De Riva, jā, Cascada de Riva, Itālija. Te nav pilītes. Tur jālaiž uz pilītēm ir. Redzi? 1, 2, 3, 4, 5 starts. Un tad tā... Tev vajag divīti iemest. Un
tad tur rekur dabūt tās pielīdz ārā. Var iedomāties, kapučīno, espresso un saldējumi Itālijā šeit ir tikai 6,30 kopā. Kas tāds par cenām? 6,30 tikai? Jā, un kopā vēl kaziņās. Oi, kas ir tāds? Reāli, nu pat bija garšīgs keksa gabaliņš. Nu, tur redz viņu visu laiku pasūtīt kaut tik ņemīgi. Bet šitas jā, viņš varētu būt kaut kāds olu licies. Mums ir lietas. Labrīt no rīta. Šorīt mēs esam Itālijā. Atraduši tādu foršu parkingu ar skatu uz kalniem. Kopā ar mums ir vēl divas mašīnas, kas pa nakti gulēja. Un blakus ir milzīgs ūdenskritums. Viņš nav dzirdams. Nē, viņš ir tieši dzirdams. Bet nu viņš tā švaki redzams. Bet viņš tur ir. Tāpēc paēdīsim brokastis un dosimies viņu apskatīt. Vakarā ļoti lietus lija. Līdz ar to mēs negājām to ūdenskritumu skatīties, tāpēc vienkārši noparkojāmies pa nakti. Bija platais vakars. Bet jo platāks vakars, jo ātrāk gribējās gulēt iet. Un tagad būs brokastis. Dodamies izpētīt ūdenskritumu, kas mums visu nakti jā. Tikko esi pamodies, pabrūkastamies. Tā jau pirmajā minūtē jākāpj atkal augšā kalnā.
Nu tā ir, kad apstājies kaut kur pie tiem kalniem, nevis pilsētā. Nu ko, rīta treniņš, bet mums ir silās debesis, saule spīd. Šodien būs forša diena. Te ir tik forša. Man liekas, te ir ļoti daudz meleņu. Protams, viņi saka, ka nav nevienas, bet te ir viens liels meleņu lauks. Foršs tas mežs ir fantastiski. Un le, kur jau atkal kaut kāda pirmie uzraksti, savu veidu skulptūru. Tā pastaigta taka ir turpinājums vakardienas ūdenskritumiem, kas skata Derive. Mēs vienkārši piebraucām no otras puses. Un vakar mēs līdz kapelē neaizgājām, tie vēl kaut kāda kapelē esot, jo nobraucām ar ziplainu lejā. Un tagad par nakti noparkojamies otrā pusē. Nu, un, protams, jāiet apskatīties to, ko mēs neesam izdarījuši vakar. Tā, kur esam arī tikuši līdz tai kapeliņai. Nu, tāda izskatās tā kapela no ārpuses. Iekšā vēl neesmu bijusi. Jāiet skatīties, kas tur notiekas. Kāda būs mūsu rīta pārsteigumi? Nu, ko? Ielūkojamies kopā. Tas ir pārsteigums. Vau! Cik te ir skaisti! Te vēl ir trepītes. Neko jau sev. Ņem. Šī pastaigu taka tik tiešām nebeidz pārsteigt. Te vēl izrādās zvanu tornis tāds. Un šī kapeliņa, kas ir turpinājums tiem ūdenskritumiem, es pat nebiju domājusi, ka baznīca ir tāda. Viņa ir divos stāvos. Iekšā tāds miers un klusums. Vau, tik tiešām vau. Jā. Ja ir iespēja, noteikti atbrauciet un arī uzkāpiet uz kapelu. Vakar mēs tādi, nu tu gribi iet uz baznīcu, nu nē, labi, neiesim. Bet kārtējo reizi tu pārliecinies, kad nedrīkst tā teikt, kad ir jāiet. Jo, tas, ko jūs te redzēsiet, es domāju, būs vērts gan lai uzkāptu, gan lai arī iet iekšā, jā. Jo tā iekšpuse ir tik tiešām fantastiska. Uz ko varam atnākt un apskatīties. Viņš tāds kā vigvams, ne vigvams, ar biezām mūra sienām. Jo, ja tā apskatās tas mūra sienas, tādu ir diezgan. Tāpēc, jā, bija vērts atnākt.
Pie kapelas arī atrodas labierīcības, kur ir galdiņš un toaletes, kur nedrīkst ar suņiem iet iekšā. Te mežā ir tādi vārdi, un izskatās, ka te ir smilšu pulkstenis, a otrā pusē ir tāds aplis, kur no sākuma ir maziņš bērniņš, kā saule spīd 10-20 gadi, tad tas tāds lielāks, un tad jau ir 6, 70, 80, arī, protams, lietas. Nu, un jā, tāds. Otrā pusē raksts. Es domāju, ka tas ir Bībeles pants. Varētu būt Jāņa 11.25. Tad vienā pusē tāds, un otrā pusē ir, nezinu, kas varētu nozīmē 1998. Vajag interesanti, kad no zemes rīta saulītē te vaiko. Tā daba ir tik fascinējoša. Tu vari ilgi un dikti filmēt kaut kādas vecas koka saknes tikai tāpēc, ka tur tā rīta migliņa ceļas augšā no saules, un tas ir tik skaisti. Ir tālāk jau nemaz līdz ūdenskrituvam netiec. Kā mēs gājām tur uz ūdenskritumu, bet es apstājos pie koka saknēm. Zirnekļa tīkls tur tāds iejaudies. Un saule pareizā gaismā. Wow. Kā meditācija, skatīties un skatīties. Tas tāpat kā var skatīties uz liesmām, kad viņas kaut kur ugunskurā ir, vai uz jūras viļņiem. Un tāpat arī šeit. Nu labi. Tomēr jāturpina ceļš uz to ūdenskritumu. Izvēlēs līdz ūdenskritumam nepieiet tuvāk, bet tomēr ir slidens. Un tā, bet jebkurā gadījumā ir viss smuki. Tāpēc visticamāk dodamies atpakaļ uz mašīnu un braucam tālāk. Liekam jaunu bildi iekšā. Ar to Cascade de Riva mēs būsim laikam pabeiguši.
daudz automašīnas vietas nopārkot vispār nav kur. Mēs te gaidījām kaut kāds minūtes 20, kamēr tie, kas ir izgājuši 5 no rītas pastaigtu taku, tie ir atgriezušies atpakaļ. Bet mums izdevās, viena vietiņa mēs dabūjām. Mēs dodamies uz ezeru Lago del Sorapis. Tad kā ir turpat pakaļ, laikam bija kaut kur minējis ap 4 stundām. Es domāju, ka tādā tempā mēs noteikti neiekļausimies. Mums būs vairāk, bet noskatīsimies. Pagaidām tā, ka ir diezgan tāda, kā jau parasta taciņa, lai varētu iesildīties caur mežu. Cilvēku tur nāk ļoti daudz. Tā jau saka, vai nu ejiet agri no rīta, ap 5:00, kamēr nav turistu. Vai arī pēc tam, ka viņi sāk atgriezties, ap 1:00. Kamēr eju pa taku, pat īsti nevar redzēt, ka te blakus ir tādi kalni. Bet viņi sanāk sāniski mums. Bet, man liekas, ka tik tiešām Dolomīti ir viena no skaistākajiem kalniem. Laikam to var katros kalnos teikt, ko tu esi uzlīdis. Jo katrā kalnā ir kaut kāda sava atmosfēra un savs prieks, bet Dolomīti tas akmens. Tā pirmais, kas mums ir pārsteigums, ka tas taka tomēr sāk iet uz leju. Visi turisti, kas iet uz augšu, viņi sāk ļoti aizausties. Tas nozīmē, ka arī mēs pēc tam būsim aizausušies. Ezers laikam atrodas kaut kur lejā. Tad normāli nevar pastaigāt, jo vai nu kādu jāpalaiž, vai nu kādu jāapsteidz. Ar šitā visu laiku. Pagaidām jau ir labi meža taciņa. Starp abiem kalnu kur arī suņuks nāk. Kas te notiek? Te cilvēku bariem. Nevar saprast, vai tā ir viena komanda visa kaut kā, vai nu tik tiešām tik daudz cilvēku te ir.
Te smuka. Nu, labi. Man liekas, tik daudz cilvēku es neesmu redzējis ne uz vienas takas. Te ir ļoti daudz. Viņi vēl nāk un nāk un nāk. Vai nu mēs ejam ļoti vēlu, kad visi mums nāk pretī, vai nu vienkārši ļoti apmeklēta vieta. Lai gan pati taka pagaidām nav sarežģīta. Nu, tā caur mežu jāpaiet. Nav baigie stāvumi vai kāpieni lejā, bet nu tauta. Tas bija tik mīļi, es nevaru, kā viņa to dara. Beidzot saka, kaut panorāma veidoties mums tur ir kalni. Un tad saka, kā saka, 360 grādos. Un aizmugurē, protams, kad... Tas ir kaut kas fantastisks. Ai. Un tāds viņa liek, kur tur iet. Un tu var skatīties uz kaut ko šādu.
Šitā taka nav par kalniem, šitā taka ir par cilvēkiem. Tik liela sastrēguma. Uz takas es neesmu laikam vēl nekur redzējusi. Šitādu es pirmo reizi redzu, kad vispār uz priekšu netiec. Vienkārši sastrēgums. Un tu stāvi šeit. Viss, mēs nosprūdām. Uz cik stundām? Kamēr es te gaidu, mēs varam parunāties par dzīvi. Kā jums visiem te iet? Jo izskatās, ka sastrēgums būs uz ilgu laiku. Un cilvēki tik nāk. Kas to lai zina, cik viņi tur tālu ir? I'm sleeping on the belly. I'll just come and sleep in this little. Yeah, I'm in that Your puddle is wet. Nu labi. Olá. Nu jā. Sūsīta. Nē, tikai ne uz mani. Olá! Tur! Ti tengo io. Non si è fatta niente. Non ti fa male niente. Non ti sei fatta niente, non è che tu adesso attenzione. Just a minute. Да. Thank you. Les gens nous laissaient passer, ouais. Là, on est plus à des Soņakiņa. Jā. Thank you. You're welcome. Thank you. Wow! No sākuma visi tie cilvēki bija ļoti uzjautrinoši. Skaties, vai cik daudz cilvēku vai. Cik viņi nāk bariem. Tagad tas jau kļūst bīstami. Jo ir vietas, kuras ļoti akmeņaini noslidinātas. Plus vēl kaut kādas ūdens straumītas līst. Un vieni pat nokrita ar bērnu mazu. Un cilvēki nāk. Es pat nezinu. Noteikti jau laikam tā, ka ir to vērta, lai ietu, bet pati taka nav varbūt fiziski, tā, ka būtu tikai augšā vai tikai lejā jāiet. Viņi tādi pat līdzenam iet, bet cilvēku masas. Es to pat nevaru izstāstīt.
Oh! Tas ir kaut kas. Varbūt nav tik fiziski smaga, cik sarežģīta no tā, ka viņš visas slidens, akmeņi noslidināti un cilvēki dara muļķības vienkārši. Viņi pārāk daudz. Pirmās emocijas. Nu ko, mēs sasniedzam to ezeru. To Lago del Sorpis, laikam Sarpis. Jā, nu viņš smuks ir. Nu, protams, viņš atrodas starp dolomītiem un tā ūdens krāsa ir neaprakstāma. Bet tā pati pastaigu tā, ka mēs gājam šeit 2,5 stundas. Un bija arī diezgan bīstami momenti. Arī diezgan pat nepatīkami momenti bija. Bet laikam, kāpēc gan nē? Atnāciet uz šejienu. Viņš ir laikam to vērts, lai redzētu šito te krāsu un redzētu visu. Bet velciet, jebkurā gadījumā kārtīgas botas kājās.
Jo akmeņi ir slideni, kaut kur arī no kaut kādas straumītes iet un ir vietas, kas ir bīstamas. Bet tā ūdens krāsa starp tiem dolomītiem, jā. Bet cilvēku būs daudz, pat nav ieteikumu, kad ir jāiet no rīta vai vakarā vai kad ir jāiet. Cilvēku būs daudz. Mēs to izdarījām. Vēl viena pārgājiena taka. Nebija tā, ka tikai bija jāiet uz augšu uz leju. Pat nebija grūti, vai ne? Ja neskaita tos momentus bīstamos. Bet tā. Snur tā krāsa, un tā patīk. Saka, jau nav labāk, vai ne? Viss tikai turpinās. Viņš nav tik augsts. Viņš ir augsts, bet viņš nav tik augsts. Ka kādreiz ir ledaini. Skaties, kā tie kalni paliek. Ui! Aršot. Ai, te ir panorāma. Tie dolomīti kalni, kas ir aiz akvai. Viņi ir tik skaisti. Un tas ezers, dēļ ko mēs te nācām, arī ir fantastisks. Te tagad visi cilvēki atpūšas. Pulkstens ir kaut kādi 3:30 pēc vietējā laika. Nē, pat 4 pēc vietējā laika. Un nācām 2,5 stundas uz šejieni. Bet es tā sabijos, es tik tiešām sabijos, kad tur vienā vietā nokrita tā ģimenīte. No akmens tā noslīdēja lejā. Nu, diezgan tur tas akmens kaut kādu pusi, tāds slidens nepatīkams. Pēc tam vēl tas tētis nesito bērniņu uz muguras, tad nokrita tētis no sākuma un uz muguras, pēc tam maza meitenīte, kurai kaut kāda, nezinu, 3 gadi, tur apmēram tāda maziņa nokrita, un aiz viņiem uzreiz mamma noslīdēja lejā pa to akmeni. Un kad tā vesela ģimene tā blakus noslīd, nu, tad tas ir tāds moments, bet vispārējais jau, protams, ir skaisti. Ir skaisti. Dolomīti jau paši par sevi ir skaisti. Labākā maizīte, kas var būt pie ezera, starp dolomītiem. Kur vēl labāk kafejnīca, vai ne? Starp citu, tur bija kafejnīca, tu redzēji? Moški iedzers maliņu? Ko? Pēc šitāda kafija un taču jāiedzer alus ir. Bet no sākuma jāpēta, pēc tam var iet pēc alus. Tu ņemsi maizīt savu? Nē, nenomet. Jā.
Un tas bija tas, ko es gribēju. Aliņu. Wow. Lūdzu. Un tagad es varu cert savu kafiju. Jā. Mēs esam 1926 metru augstumā. Es nu pat izlasīju uz to barčiku. Mēs atpakaļ, jā. Nezinu, vai es to gribu, bet nav jau varianta. Tu esi augšā un jātiek ar lejā. Varbūt nebūs tik daudz vairs tie cilvēki. Bet jebkurā gadījumā jātiek lejā, jo pēc pāris stundām jau ķomka būs. Bet es domāju, ka pāris stundās mēs nokāpsim. Priedītes. Aizmugurē kas par skatiem. Ak, vai. Nevajag nekur skriet. Mierīgi. Bez panikas. Nu ko? Mums bija 6 stundas ar pusi šis pasākums. Tu te saskaties, kāds stāvoklis bijis. Šonakt mēs esam noparkojušies ar skatu uz Dolomītiem. Tie ir tāds parkings bezmaksas, ko visi man līp ir salīduši. Te viņu ir pilns. Katra maliņa, katrs stūrīts, viss ir aizņemts. Mums ir papošs šauriets. Lielākā problēma, kas parasti vakaros ir, noparkot mašīnu taisni, lai ir laba gulēšana. Nu šonakt mums būs tā mazliet slīpi. Bet, cerams, ka būs labi. Izgulēsimies.